Šajā sezonā raidījumā Mans mājs ar IKEA mēs esam pārveidojuši jau 10 telpas. 10 stāsti, 10 izaicinājumi, 10 jauni sākumi. Laiks pēdējam. Šajā raidījumā mēs satiksimies ar kādu brīnišķīgu, foršu, aktīvu ģimeni, kuri visu dara paši. Paši montē, paši skrūvē, paši rada ideālās mājas. Atlikusi tikai viena telpa – virtuve. Virtuvei noteikti ir jākļūst par vietu, kurā ģimene sanāk kopā. Ģimene var tur brokastot, pusdienot, vakariņot, runāt par lieliem dzīves plāniem. Vai viņiem izdevosies visu salikt, sakārtot, saplānot tā, ka virtuve dzīvo ģimenes ritmā? To mēs tūlīt redzēsim. Pārvērtībā mēs pieteicām virtuvi. Jā, virtuve arī ļoti svarīgas tās nianses tieši, lai puiši varētu iesaistīties, jo Patriks mums ir pārsvarā atbildīgais par salātiem un nāk mums palīgā. Pauls ir kokteļu meistars, limonāžu meistars. Un es arī esmu dažreiz bijis dārziņa meistars. Jā. Arī izskatās tāda pagaidu virtuve saliekot no kaut kā. Jo tas, man liekas, ir mans istabas skapītis. Tad, kad virtuve būs pabeigta, tad laikam tāda kārtība. Noteikti, jo te mēs pavadam vislielāko laiku. Man patīk virtuvē tas, ja kad mums būs pabeigta virtuve, man patiks virtuve. Kā mums visiem. Interesanti būtu, kādu tieši puiši gribētu. Pilna ar Lego. Brūna. Un svarīga sastāvdaļa ir arī kopīgas spēles. Tas ir katras dienas rituāls. Mēs pavakariņojam šeit pie galda, un tad mums ir ikvakar spēles. Mēs esam ļoti aktīvi, mums patīk būt kustībā, ļoti daudz un plašs veida sporta aktivitātes. Ļoti labi, ka viņi jau skaidri zina, ko viņi grib jau pašā sākumā. Jā, bērnu drošība tur noteikti nav, jo nekas nav piestiprināts, nekas nekur nav ielikts, visi ir asie stūri. Sveicināti! Čau, čau! Noprotu, ka jums viss ir pabeigts, izņemot virtuvi. Pareizi? Jā! Labi, kas tai virtuvē šobrīd kaiš? Viņa ir kaila. Pilnīgi nekārtīguma procesā, jā. Zini ko, ja jau bērns saprot, kas ir nekārtīga virtuve, tad laikam tik tiešām tur ir darbiņš vēl priekšā. Ir. Jūs saprotat, jums pašiem ar visu būs jātiek galā, jāsaplāno, jāsaskrūvē, jāsamontē, jā? Kas ir pats labākais? Tas jums patīk, jā? Jā, ļoti Lieliski. Mums laiks apskatīties, kas tad tur tāds ir. Ejam skatīties. Nu, šeit ir mūsu virtuve. Jā, labi. Nu, kaut kas sastiķēts ir. Jā, un tā arī mēs 2 gadus tas tiķējam. Mēs esam iemācījušies gatavot minimālā zonā. Tā kā elkoņas uz iekšu, hops, un Saliedēti darbojamies. ļoti labi, ļoti labi. Tas vairo mīlestību. Noteikti. Kaut kā 2 gadi ir tas limits, acīm redzot, kad cilvēks cik var izturēt. Noteikti ir jums arī plāni, vīzijas, redzējums, kā te varētu izskatīties. Kas mums būs vissvarīgākais, tātad, kā jau tu redzi, plaša zona, viss daudz, kur darboties, izpausties. Nu, klausies, pēc tā, ko es te redzu, gatavošana no šāda būs uzreiz. Mugurkauls Jā, iztaisnās. pa visiem kastroļiem un malām. Tur noteikti vajadzēs apgaismojumu, jo izskatās ļoti tumšs. Interesanti, kādu risinājumu viņi izdomās, jo viņiem nebūs sienas skapīši, zem kuriem parasti stiprina apgaismojumu. Nu, varēs ielikt plauktiņus kaut kādus zem plauktiņiem, to LED lentu. Vai ir bijušas vēl kaut kādas variācijas? Bija vairākas Pilnīgi variācijas. savādāk. Bija arī par to, kad skapīši augšā vai kaut kur pie sienām. Jā. Bet nav noslēpums, esmu ļoti īsa auguma, un es nevaru aizsniegt šos augšējos plauktus. Un man tomēr ir svarīgi tas praktiskums. Protams. Un nedomāt, kur meklēt to ķeblīt vai kāpslīt, lai tiktu pie augšējiem plauktiem. Vienmēr jau augšā var salikt tādas lietas, ko ikdienā neizmantot.
Nu jā, kaut kādus saldumus paslēpt no bērniem. Vai esat aprēķinājuši, cik šis projekts varētu jums izmaksāt? Kopējā summa laikam bija uz 500 000. Kā jums ir ar visu praktisko daļu? Es noprotu, ka jūs esat uz tu ar skrūvgriežiem un Divi mums ir krustiņš, jā, un otrs. un mīnusiņš, jā? Jā. Bet mums pašiem ļoti patīk. Bet mums patīk tas process, jā. Patīk skrūvēt, montēt, darīt, krāsot. Es personīgi nenožēlotu un paņemtu montāžu, lai pirmkārt tam visam ir kaut kāda garantija. Es domāju, ka veiksmīgi izdotos arī pašiem. Mums, protams, tagad jānoskaidro, kāds būs tas jums piešķirtais budžets. Tad lūdzu, jums būs jāiekļaujas. 5500. Esmu tevi vēl nopirkt. Tas tomēr ir daudz. Jums ir iespēja laiku pavadīt sarunā ar IKEA dizaineru, lai jums būtu pilnīga skaidrība, kā šo visu realizēt. Ja? Labi. Tā kā mums biznesa nodaļā ir speciālisti par virtuvēm, Diāna, tad es viņai ieteiktu nokonsultēt šo ģimeni. Manā mīļākā telpa mājās ir dzīvojamā istaba, kurā notiek visi galvenie ģimenes notikumi. Tiek aicināti ciemiņi, tiek darīti mājas darbi skolēniem, tiek spēlētas spēles, skatītas televizors. Un tā kā virtuve un dzīvojamā istaba jau ir nesaraujami saistītas, bet tieši virtuves salas daļa man šķiet visērtākā vieta. Manā superspēja ir apzināšanās, ka superspējas nav, ir jāiegulda darbs, jāiedziļinās detaļās. Mans hobijs ir fotografēšana. Kad es braucu ceļojumos, es ņemu līdzi reizēm analogo kameru. Man fascinēja process, kurā es ielieku filmiņu, izfotografēju viņu, aiznesu attīstīt un gaidu rezultātu. Čau, Diana! Čau! Čau! Man ir liels prieks tevi iepazīstināt ar brīnišķīgu ģimeni. Un viņiem ir nepieciešama virtuve, lai viss sanāk. Čau! Jā, ar ko mēs sākam? Tas ir vislabākais jautājums. Varbūt ar krāsu, sienu krāsu. Brūniem ir ļoti daudz, tomēr tie tonīši. Laikam vairāk uz gaišu. Lai saplūst arī ar pārējām sienām, pārējās mums savukārt ir pelēkas. Tad tam tonītam jābūt ar to pelēko. Virsmām, tātad, ko mēs gribētu, būtu šī zona, sleja. Mums piedāvājumā ir sienas paneļi. Šeit ir tā, jums ir koka virsma un diezgan moderna fasāde. Līdz ar to ir standarta divpusēji baltā, gaišā un gaiša pelēkā krāsā betona imitācijas. Bet viņiem ir attiecīgi tāda montāžas sliedīte, kurā viņi iestiprina iekšā, kas nodrošina, ka šis sienas panelis jums turēsies pie sienas. Par apgaismojumu domājot, viņu arī gaišu meklēt vai kā akcentu? Nezinu, zaļu, melnu. Ja gribās tādu zonēm, tad droši vien, kad atstāt ļoti neitrāli palikt pie tā baltā, bet melns ir variants, jo jums ir pietiekoši vēl tā virs vidējā tas augstums griestiem. Vai ir arī kāda iespējamība, ka viņš mūsu esošais leduskapis varētu neieiet? Svarīgi saprast tos durvju augstums salīdzināt ar mūsu tehniku, piemēram. Visprātīgāk būtu, protams, ņemt mūsu mēbeles un IKEA tehniku, tad tiešām jūs būsiet 100% pārliecināti, ka viņas draudzēsies kopā. Un tad vēl arī svarīgi saprast, cik ir vēlams atstāt šo atstarpi no tās gala sienas, pie kuras būs šis leduskapis. Tas ieteicamais ir 5 centimetri, jo tā ir tehnika, viņai ir jāventilējās. Liels paldies par šo konsultāciju un darbosimies tālāk. Es novēlu jums veiksmi. Jums viss izdosies. Paldies! Kā? Bija it kā 2 jautājumi, ne? Jā, it kā. Apauga! Par ko jums lika dizaineri domāt?
Par tiem izmēriem tehnikai tas noteikti jāņem vērā, tātad apskatīties un saprast, lai nebūtu tā, ka kaut kas neieiet. Jā, tieši tajā montēšanas procesā būtu labi no sākuma apzināties, par cik mums ir kaut kādas savas tehnikas dažas un lai viss tur pas. Tikai uz priekšu. Mēs tiksimies jau veikalā. Un tad jau jūs ķersieties klāt pie visu savākt kopā, lai brauktu atpakaļ un visu liktu šeit skaisti kopā, lai būtu skaisti virtuve. Jā, mēs jau nevaram sagaidīt. Jā, tieši tā. Nu, esiet sveicināti IKEA veikalā. Nu, tad tas brīdis ir klāt. Kāda sajūta? Satraukums ir? Ir. Neslēpsim. Pozitīvs, bet ir. Jo es saņēmu online pasūtījumu, tur man valdīja pilnīga skaidrība un miers. Kas tad ir vēl vispār atlicis? Nu, viss mazie krikumiņi un ieciņi. Labi, lai jums izdodas, jūsu budžets bija 5500, un tad jau es ārā no veikala nelaidīšu, ja būs pāri budžetam. Ja? Sarunāts. Lai jums izdodas, tiekamies. Čau! Čau! Te nu mēs esam. Es vēl sarakstu ārā. Vai, cerams, ka mēs visi salikām secīgi pareizi, ka nebūs krusts šāds jāskrien. Čau! Čau! Šis būs ļoti interesanti. Te viņiem nav ko darīt, un mājās viņiem būs ļoti daudz ko darīt. Nu, viņi drosmīgi tiešām grib visu izdarīt paši. Tādi malacieši. Nu, lai izdodas veiksmīgi salikt. Es jūtu, ka šeit ir tāds tā kā ieturēta elpa, tāda, lai veicās. Ja? Iespējams, liela daļa būs pirmajā stāvā. Nu re. Pilnīgi nekāds stress, paskatās, tad lampiņu smulkam. Šo tad uzreiz mēs varam ņemt. 61276. Jep. Tu atzīmēji savu kaut kā? Done. Bet labi. Pirmais no 100. No 100, viņš teica. Viņa tā pārāk mierīgi, tad tur staigāja, šis ir pirmais no 100. Tagad tikai viss sāksies. Panna bija mūsu sarakstā. Nebija šī. Bet tāda panna, kad ja slikti uzvedīsies, tad tādu pannu labāk neturēt mājās. Pamanījāt vispār, izvēloties pannas, tā, it kā vienkārši somiņa. Tā, pēc dizaina elements, tur krāsa un viss, vai ne? Bet tur taču kaut kas ir vairāk, vai ne? Dažādi tie tipi tam pannām ir, vai arī tā kā jāizvērtē, vai arī prasmes, ko gatavo visbiežāk mājās. Pārklājumi tur ir dažādi vēl. Kur mums aizbrauc mūsu ratiņi? Pazaudējām ratu. Gadās. Ai. Pasties. Es nebiju redzējusi. Wow! Šīs ir ļoti skaisti. Mūsu teinīcai varētu šādas piestāvēt. Kā tu domā? Nē, mīļā, es jau savu sajūsmu izteicu. Viņa bija tāda sarkastiska. Labi. Šī ir labāk? Jep. Tu gribētu no tādas cert? Dubultā vai neko? Man ir vēl viens piedāvājums. Šis, man šķiet, ir vislabākais. Tās ir domstarpības jau. Es nezinu, vai viņš šobrīd tur risina lielu problēmu un dilēmu ar budžetu. Un viņš mēģina atrisināt to, lai tiešām tās krūzītes iekļaujās vēl budžetā. Viņš nevar vēl pagaidām. Viņš domā, kur skapīt jāmet ārā. Viņš ir smukāks. Nē, man šis labākais. Beidz. Tu varēsi vāzu izvēlēties, ļauj man šido izvēlēties. Ko tā? Redz kā? Izskatās. Mēs tuvojamies finišām. Jā. 11,63 ir tā ļoti precīzi. Tad tomēr viņi skaita līdzi un diezgan precīzi. Tā, tagad ir tā kā ir. Redz, vai nu ir pa dārgu, cik mums bija 11. Mīļā, tu vienmēr var brūno krūzīti vien izmest ārā. Un tad var šādus 3 ielikt. 11 eiro un vēl kaut ko var. Tu kļūst slotiņas, ne?
Vai arī Tieši tā. cik tev vēl centi paliek pāri? Viss ir jāiztērē. Orekul. 67 centi. Cerams, ka viņš tad skaita pareizi, precīzi. Un īstajā valūtā. Iešu skatīties, kā tur viņiem sanāca. Un tā, gala summa mums. Kā viņš saprata, arī mēs sapratām, ka nebūs. Tētim sanāca šaize. O, la, la! Nu, sveiki! Es klausies pat ar visām vai kādiem dekoriem esat ieradušies. Jā, tie uz risku robežas, jā, nu kas? Nu, jūsu online pasūtījums ir saņemts, un, protams, šis ir tāds neliela daļa no visa kopējā pirkuma. Šis ir forši, ne? Tieši tā. Jā, neko daudz nevajag. Tātad kopējais budžets 5500. Tas, kas jums pēc online pasūtījuma palika pāri, 361 eiro. Jā. Liekam uz kases, skanējam visas preces. Un tā, gala summa mums 357 eiro 32 Vēl centi. tomēr. Tas nozīmē, jūs esat iekļāvušies budžetā. Nu, saldumiņus bērniem. Nu jā. Ejam pakaļ salvetēm. Nu jā, Vai labāk bērni būs priecīgāki par cepumiem? Bērni arī par salvetēm priecājās. noteikti. Cepumi. Cepumiņu Cepumi bērni. šajā gadījumā. Nu, lūk, precizitātes parauga stunda. Kaspars un Krista. 361 eiro rekur šo te brīnišķīgo maisu pa eiro vēl pielika klāt un precīzi cents centā. Nu, maisiņi tie vienmēr noder. Tas ir, jā. Kur vēl skaistāks sezonas noslēgums? Paldies jums! Nevar nepiekrist. Tagad atliek, lai būtu viss tā pa milimetram precīzi arī salikts. Ja? Tas ir svarīgi. Tas atkal uz Tas mūsu. atkal uz Kasparu. Lai izdodas. Čau! Paldies! Nu, paskatieties, kāds sezonas noslēgums. Cents centā. Vienkārši ideāli. Tad rekā tas tiek risināts. Bērni remontē paši, tikai filmē. Čau! Sastāvdiena, dienas grāmatas. Pēc plāna mums ir jāsaliek 12 mēbeles un 3 lampas 7 dienās. Plus mīnus vidēji 2 mēbeles dienā. Pirmajā dienā cik mēs salikām? Nu, vienu iesākām. Otrajā dienā vēl vienu. Trešajā dienā Kristis salika gandrīz 2. Izklausās ļoti lēni. Bet tas tāds saliedēšanās pasākums. Cerams. Tad, principā, man pēc gada tur būs jābrauc pie viņiem. Lieliski! Viss strādā. Tētim sanāca šaize. Nokrita skapīts un salauzās vilkni. Nu, ja viņi būtu pasūtījuši montāžniekam tā gadītos, tad tas tiktu atrisināts, viņiem būtu jauna fasāde. Bet nu, tagad pašiem tā sanāca, tad ir jābrauc atpakaļ uz veikalu un jāpērk jauna. Mēs sākumā jau teicām, ka iespējams šis būs pirmais projekts, kur mēs liksim manu tēvu mierā. Ļausim viņam atpūsties. Kā viņš saprata, arī mēs sapratām, ka nebūs. Jo virsmas ir smagas, jālīmeņa un... Wow! Malači! Vai mēs šobrīd darītu kaut ko citādāk? Es domāju, ka nē. Mēs esam tik ļoti apmierināti ar gala iznākumu un to, ko mēs šeit redzam, kad es neko nemainītu. Es nezinu, kā tu. Varbūt nākamajā reizē mēs izmantotu montāžas pakalpojumus. Varbūt. Process. Es teiktu, ka nē. Esam ļoti, ļoti apmierināti ar rezultātu. Šis plašums ir daudz vietas, virsmas, kur gan mēs, gan bērni varēs darboties. Visiem ir atbilstošs šis augstums un
noteikti viss ir tā, kā mēs. Gaiši cilvēki, gaiši virtuve. Tā, Ilga, mums laiks doties. Gan jau, ka viņi arī mūs pacienās ar slaveno tēju. Cepu viņiem. Cepu viņiem. Nu, bet cita ārprāts, paskaties, tur tālāk vēl turpinās viss. Superīgi. Nu, vienkārši fantastika. Nu, forši dzīvē visu ieraudzīt kolosāli. Vai ne? Jā, gaiši, saule tieši spīd iekšā, maleči. Kā jūs jūtaties? Nu, jau ļoti labi. Sprints ir beidzies. Ir cita gatavošana, tagad ir plašs un mums ir šī vieta. Bet tagad laikam ir tā, ka viss tik plaši, ka tev pat prasās bišķiņ tuvāk pieiet un parīvēties. Aha! Cik jūs dienas strādājāt pie šī, tā kā tieši Tur laikam uz stundām jāpāriet ir. Vai pareizāk, cik stundas mēs gulējām? Kārtīgi šīs 5 dienas arī nostrādājām. Jā, nu pēdējās 3 bija maz gulēts. Bet bija jāiespringst, bija viss jāizdara. Kaut kas jums bija arī kaut kādi mazi incidenti pa vidu. Tas ir, ja neievēro instrukcijas norādītās, tad tiek arī pie incidentiem. Tāpēc ir instrukcijā rakstīts, no sākuma piestipriniet un tad dariet pārējās. Pagaid, nu te izstāst. Šo to salauzām, bet IKEA ir forši, ka var katru detaļu atrast nopirkt, un mēs to izmantojām. Bet darbā piedalījās visi. Paul, ko tu darīji? Nezinu. Strādāji ar āmuru? Jā. Strādāji. Patrika, tu strādāji ar skrūvgriezi? Jā. Un es arī strādāju ar krūzgriezu. Un Krista strādāja? Nē, es tikai atpūtu. Lai puiši saliek mammai virtuvi, jā? Es teiktu, ka Krista salika gandrīz visas skapīšu vienu patroku, un es tikai atbraucu un lauzu. Man jums ir piedāvājums, ka mēs atstājam Ilgu šeit virtuvē, vēl papildināt virtuvi ar kādiem akcentiem, lietām. Esam gatavi pārsteigumiem. Tev ir kaut kas padomā, vai ne? Jā, man ir. Sarunas. Jā. Ejam skatīties, virtuve ir pabeigta. Wow. Olala! Ko teiksiet? Mums ir jauni krēsli. Bet īstenībā mēs arī sākumā, kad gājām cauri budžetam, tad domājām, ko mēs vēl varētu pielikt klāt, rēķinājām, domājām, un šī bija viena no sadaļām. Bet tas mums gāja pāri budžetam, tas bija pirmais, ko mēs izņēmām ārā. Tā kā burvīgi. Un tieši mīksti, tā kā arī tas kritērijs un gaiši. Jā, gaiši. Noteikti. Tad, protams, mēs papildinājām arī ar dažiem organizatoriem. Ar tēju? Šeit, jā. Jā, uzreiz. Tādi skaņas slāpēšanas efekts ir. Tad varēs pakluso dzert tēju. Vai, es uzkāpu kaut kam virsā. Jā, paklājas tā, lai ērtāk, siltāk gatavot. Un šis ir tas, ko es vienmēr esmu gribējis, bet vīrs vienmēr ir tā kā pretojies. Tagad... Man likās lieliski, ka ir brīvas tās sienas, bet kaut ko tur vajadzēja. Tad es papildināju ar ārtiem stieņiem, kur var uzkarināt tādas ļoti nepieciešamas lietas. Tas ir trāpīts desmitniekā par savu veidu, laikam, organizatoriem. Ar mums bija šis tas padomā, kā salikt, saorganizēt. Jā, bet šis ļoti labi ir dizainerē. Uzreiz jau ir skaidrs, kā, kur labāk tās kastītes, tās muki salikt. Un ir noteikti arī trāpīts desmitniekā. Lieliski. Un kas tajā virtuvē tev visvairāk patīk? Visi virtuve ir skaisti vienkārši. Un tu jau zini, kur saldumi stāv. Jā. Tās atvilktas tur pašā lejā ir saldumi. Aha. Apsveicu jūs, lai ilgi kalpo. Paldies! Paldies!
Ar šo arī raidījuma Manas mājas ar IKEA 11. sezona ir noslēgusies. Mēs sakām lielu paldies mūsu dalībniekiem, ģimenēm, kuras šajā sezonā mums atgādināja, ka gribas spēks un drosme var būt tie noteicošie faktori, lai jūsu mājās notiktu pārmaiņas. Mūsu dalībnieki šajā sezonā darīja visu. Viņi plānoja, devās iepirkties, paši skrūvēja, montēja un realizēja savus sapņa pārmaiņas. Ņemiet šo visu par piemēru. Iedvesmojieties, ņemiet vērā dizaineru ieteikumus un lai jums sanāk pārmaiņas jūsu mājās. Atā!